Sveicināti OneTech mācību kanālā, un šajā nodarbībā turpināsim apskatīt cenas. Cenu reģistrēšanai ir nepieciešams izveidot dokumentu nomenklatūras cenu noteikšana. To var izveidot vairākos veidos, piemēram, to var izdarīt īpašā darba vietā sadaļā CRM un mārketings, pamatojoties uz iepirkuma dokumentiem. Tas nozīmē, ka, piemēram, pamatojoties uz preču un pakalpojumu iegādes dokumentiem, jūs varat noteikt nomenklatūras cenas. Taču mēs nodarbībās reti izmantosim šāda veida ievadi. Galvenokārt aplūkosim šīs darba vietas sadaļas, jo tajās darboties ir krietni ērtāk. Tāpēc tagad aplūkosim, kā reģistrēt cenas īpašā darbvietā un ieviest tās darbībā. Dosimies uz CRM un mārketinga sadaļu, cenas un cenrādes. Man jau cenas ir ievadītas, bet apskatīsimies, kā tas darāms, ja jums cenas vēl nav aprēķināts vai ievadītas manuāli. Šajā darbvietā augšpusē mēs norādām datumu, no kura cenām ir jāstājas spēkā. Ja mēs zinām, ka, teiksim, cenas mainīsies pēc nedēļas, tad šeit var norādīt nākotnes datumu. Tālāk ar komandu izveidot, tika atvērts jauns cenu sarakstu parametru iestatīšanas loks, kurā mums jāveic nomenklatūras izvēle, jebkurām nomenklatūras pozīcijām mēs tagad reģistrēsim cenas. Jāatzīmē izvēles rūtiņas cenu veidiem, tad jāprēķina cenas. Tagad man būs jāreģistrē cenas. Tiek piedāvāti dažādi veidi, kā atlasīt nomenklatūru. Pēc hierarhijas, pēc nomenklatūras vai pēc īpašībām. Visērtākais veids, kā to izdarīt, ir pēc nomenklatūras. Spiežam uz šo pogu izvēli. Atveras nomenklatūras loks ar visu sistēmā reģistrēto nomenklatūru. Jums ir jāizvēlas tas, kas jums ir nepieciešams. Kad izvēle ir izdarīta, mums tagad jāveic nomenklatūras cenu noteikšana. Tad esmu izvēlējies 3 veidu kabeļus. Nākamā cilna ir cenrāža kolonnas. Man ir reģistrēti tikai daži cenu veidi, bet pie cenu veidiem jums būtu jāreģistrē visi cenu veidi, kas tiek izmantoti jūsu uzņēmumā. Mani cenu veidi ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un pašizmaksas. Tātad esmu veicis nomenklatūras izvēli un atzīmējis mani interesējošo cenrāžu kolonu izvēles rūtiņas ar cenu veidiem. Tālāk, ja cenas netiek noteiktas manuāli, bet tās tiek aprēķināts ar kādu algoritmu un sistēmā ir pietiekami daudz datu, lai tās aprēķinātu, var izmantot tādu komandu kā saskaitīt aprēķinātās. Manā gadījumā, diemžēl, sistēmā nav pietiekami daudz datu, taču man pēc formulas ir aprēķināta mazumtirdzniecības cena. Atgādināšu, ka manā gadījumā mazumtirdzniecības cena tiek aprēķināta no pašizmaksas, ko apskatījām iepriekšējā nodarbībā. Manuāli tika ievadīta pašizmaksas cena, un šeit mums izveidojas mazumtirdzniecības cena. Formulu, pēc kuras notiek aprēķins, mēs varam iestatīt te augšā. Paskatīsimies, kas mums ir mazumtirdzniecības cenas veida kartītē. Ja mēs vēlamies aprēķināt cenu pēc formulas, tad pie cenu noteikšanas metodas izvēlamies patvaļīgu formulu un zemāk norādām šo formulu. Tā kā to mēs jau apskatījām iepriekš, tāpēc atgriezīsimies soli atpakaļ. Savukārt, ja mēs cenas rediģējam manuāli, tas tiek atzīmēts ar īpašu ikonu, zaļu zīmolu. Nākamais solis šādu cenu ieviešanai ir komandas lietot mainītās cenas izmantošana. Atveras papildus loks, kurā mēs varam ievietot komentāru un kurā obligāti jānorāda, ko ar šādu cenu noteikšanu darīt. Mēs varam to vienkārši ierakstīt un saglabāt kā melnrakstu un, teiksim, vēlāk atgriezties, veikt izmaiņas un jau šādu dokumentu piemērot darbībā. Vai arī mēs varam izvēlēties iespēju ierakstīt un iegrāmatot un uzreiz piemērot šādas cenas. Es izvēlos tikai ierakstīt un spiežam iestatīt. Tātad sistēma izveidos jaunu dokumentu, nomenklatūras cenu noteikšana. Lai to apskatītu un lai varētu pāriet uz šo dokumentu sarakstu, apakšā ir hipersaite, nomenklatūras cenu izmaiņu vēsture. Šeit mēs redzēsim visu mūsu sistēmā esošo nomenklatūras cenu noteikšanas dokumentu sarakstu. Iepriekšējās nodarbībās apskatījām, ka varam izmantot statusu mehānismu. Un kā reiz šeit,
šie statusi tiek izmantoti nomenklatūras cenu noteikšanai. Atgādināšu, ka statusus vajadzētu izmantot, ja ar vienu un to pašu dokumentu strādā dažādi lietotāji un ir nepieciešams to sadalīt pēc atbildības zonām. Pieņemsim, tirgus speciālists ir sagatavojis šādu dokumentu, aprēķinājis cenas, bet viņam nav iespēja šīs cenas pielietot, kamēr kāds augstāk stāvošs darbinieks nav tās apstiprinājis. Pagaidām šīs cenas nav spēkā. Lai izmantotu šo funkciju, mums sistēmas iestatījumos jānorāda, ka izmantosim cenu saskaņošanu. Atgriezīsimies iestatījumos. Katalogi un administrēšana, CRM un mārketings. Un šeit mums ir iespēja norādīt, ka izmantosim cenu saskaņošanu. Tātad atzīmējam izvēles rūtiņu un noklikšķinot uz hipersaites, norādām atbildīgās personas, jeb tos darbiniekus, kuri nodarbosies ar cenu saskaņošanu. Turpinājumā dokumentā nomenklatūras cenu noteikšana mums parādās statusi. Mums ar tiem būs jāstrādā. Turklāt, ja mēs pareizi iestatām lietotāja tiesības, tad tiešām ir iespējams īstenot sekojošo. Viens lietotājs sagatavo šādu dokumentu, var to ievadīt tikai statusā nesaskaņots. Tad viņš palaiž apstiprināšanu tieši no dokumenta, izveido uzdevumu, un tad viņš var uzraudzīt apstiprināšanas procesu. Piemēram, te augšā cilnē saskaņošana izveido un norāda, ka nepieciešama saskaņošana līdz noteiktam datumam, norāda svarīgumu pakāpi un aprakstu un uzsāk cenu saskaņošanu. Par cenu saskaņošanu atbildīgā persona šeit savā sākumlapā redzēs uzdevumu, ka ir nepieciešams saskaņot cenas. Atver šo uzdevumu un uzdevumā tiek atzīmēts, cenas ir saskaņotas vai nav. Ja cenas saskaņotas ir, tad dokumentā nomenklatūras cenu noteikšana automātiski tiks iestatīt status saskaņots, un pēc tam cenas stāsies spēkā. Tagad mēs to visu detalizēti aplūkojam pārdošanas apakšsistēmā, tāpēc citās apakšsistēmās šīs situācijas neaplūkosim. Pieminēšu, ka tāda iespēja cenu saskaņošanai pastāv, bet vairs nerādīšu, kā tas tieši tehniski ir darāms. Tātad pārdošanā mēs tiešām visu apskatām detalizēti, un tad iepirkumos un citās apakšsistēmās tiek izmantotas analoģiskas darbības. Tātad cenas mums ir noteiktas. Tagad parādīšu, kur var aplūkot atskaiti. Sadaļā CRM un mārketings. CRM un mārketinga atskaitēs ir tāda atskaita kā cenrādes. Un šajā atskaitē mēs varam analizēt visus reģistrētos cenu veidus. Ja nepieciešams, šeit var norādīt dažādas atlases. Vai mums ir nepieciešams rādīt preču atlikumus noliktavās, vai mums ir nepieciešams parādīt visus cenu veidus vai tikai noteiktus, kā arī var veikt atlases pēc noliktavas un datuma. Ar to mūsu darbs ar cenu veidiem noslēdzies. Un kopumā esam pabeiguši aplūkot tēmu par cenrāžu veidošanu un to pielietošanu darbā. Paldies par uzmanību un veiksmi darbos!